Liepāja. Nu, tā ir pilsēta, kuru katram, kurš skatās tā televizoru, kurš to nezina, ko Liepājā darīt. Ja, nu, protams, cits brauc ziemā teātri skatīties, cits brauc vasarā uz visiem tiem koncertiem, kas pludmalē, cits varbūt brauc tajās dienās, kad pūš vējš un pludmalē neviena nav, izņemot tos, kuriem patīk vējš. Un mēs, es domāju, ka darīsim šoreiz tā. Parasti mēs braucam meklēt turismu informācijas centru. Šoreiz mēs gribam, lai turismu informācijas centrs nāk pie mums. Vienkārši atradīsim kontaktos, piezvanīsim, un lai tad viņi mums izstāsta, ko te darīt, kur te gulēt un kur te paēst. Varētu ticēt, ka ir tik daudz turistu Liepājā, ka visi informācijas centra darbinieki ir aizņemti un pagaidām neceļ. Turisma informācijas birojas. Labdien! Labdien! Vai jūs man varētu pateikt 3 labākās viesnīcas Liepājā? Gaumes ir ļoti dažādi. Vai jūs man varētu atsūtīt uz e-pastu tām viesnīcām un tām restorāniem adreses? Jā. Kamēr gaidām e-pastu no turisma informācijas biroja, es tev gribās tik un tā sagaidīt nevaram. Es par vienu vietu zinu, kur daudz ir ieteikuši un tīri labi varot Liepājā paēst. Cihu slēgts vienmēr sakot. Kas tas ir? Pirmdien un otrdien ciet. Nu, ja ne turisma birojas, tad vismaz kaut kas labs, kur paēst, protams, ka ir aizvēries. Nāksies laikam rīkoties pašiem uz savu galvu un pameklēsim atbalstu sociālajos tīklos. Varbūt, ka mums kāds ieteiks kādu prātīgāku vietu, kur paēst. Nu, ko pēc vietu ieteikumu izvēlējāmies pusdienām Fontēna ēstuvi. Teica, ka būšot garšīgi. Solīja, ka minūtēs 10 būšot ēdiens gatavs. Nu, jau pagājuši kāds 30 minūtes. Laikam jāiet meklēt. Kur būtu tas ēdamais? Tā ir vista, Vai jūs nevarētu pabrīdināt, ka jums ir tāda kārtība, ka jānāk meklēt tas ēdamais? Bet kā es to varu zināt? Jūs pasakiet šeit, kad... Nu jā, tā laikam to sauc par pirmās dienas turistu nodokli. Man kaut kā ir jāuzmina, ka te ir tāds rituāls, ka jāsargā pašam tās savas kotletes starts. Tā, ka varētu kādu papīrīt uzrakstīt, uzmanieties paši, kad jūs makaroni gatavi, vai arī galā vienkārši mutiski patēja, redz, ka svešs cilvēks atnāca. Ziniet, mums te tāda kārtība, jānāk pašam ēdienam pakaļ. Nē, tas laikam ir pa daudz prasīts. Tā tas notiek. Nēdz cilvēks ir dusmīgs. To zina katra Roma. Mēs te neesam atbraukuši kreņķēties. Ejam uz citu ieteikto vietu. Tur gan baigi ēst nedod, bet kafija esot laba un bulciņu varot dabūt. Var tev kāda ideja, ko te var sadarīt tev parastā darbdienas pēcpusdienā? Kur te cilvēki iet izklaidēties? Tu nezini, kāda iet? Visi sēž mājās, var arī cep bulciņas, ja? Kamēr vēl silts, ja? Tur ir kaut kādas nomas, kaut kas, ko darīt? Nē. Kaut kādi nerunīgi cilvēki te Liepājā visu laiku trāpās pretī. Vai tā būtu tā izrunātā kurzemnieka lepnība, vai? Kas viņiem kaiš? Un vēl esam saņēmuši arī brīdinājumu par nepamanīto maksas autostāvvietu. Bet ziniet, kas pats smieklīgākais? Būtībā kundzīt, kas raksta šis te kvīts, bija laipnākais cilvēks Liepājā, ko mēs līdz šim esam satikuši. Un viņi strādā pa autostāvvietu pieskatītāju. Pastāvēs, vai nav pats brīnišķīgākais turisma objekts Liepājā ar īstu politkorektumu? Tātad cilvēks vārdā Sedulī izglābs 11 ebrejus, bet ar to viņš ir iegājis žīdu vēsturē. Tad vēsture ir žīdiem, a tagad dzīvo ebreji. Tā kā vienmēr atcerieties, kuru vārdu, kurā brīdī lietot. Nu labi. Ja auto var atstāt par 30 centīmiem stundā, labāk pa Liepāju vizināties ar riteni. Bet riteni var noīrēt tajā pat turisma centrā, no kura joprojām gaidām e-pastu. Nebūsim lepni, aiziesim paši ciemā un palūksim velosipēdu. Labdien! Vai jums var noierēt riteni? Jā. Elektrisko? Jā, var. Cik maksā? Sākot ir cena 3 stundā. Aha. Depozīts ir 20 latu. Viņš jāpieregulē, jāpieķūnē, zin kā jau nomas manta nav, ja tā baigi precīzi. Siedekli arī baigi augsts nevar dabūt, bet,
izskatās, ja viņš bišķi palīdzēs mīties, tad jau aizies. Izmēģinām brauciens. Teotrols pēc Liepāja. Nu pa skaisto. Tur galā ir jābūt kādai smukajai laipai, pa kuru riet Liepājas ezerā, un galā esot putnu vērošanas torņi. Pēc priekšā tā plakāts, šis viss saucās antropogēno slodes samazinošanās informatīvās infrastruktūras izveida Natura 2000 teritorijās. Ja gribat atrast vietu, kā sākās Natura 2000 teritorija, lūk apmēram šādi. Bet ne šīs zīmes, ne arī kaut kādi tādi pomīši mums netraucē doties ar velospēdu tālāk. Es gan neesmu nekāds putnu vērotājs un grūti pateikt, kāpēc tas putnu vērošanas tornis ir kaut kur šis te laipas vidū, nevis tur galā, bet, varbūt, ka nevajag neko daudz, un arī putnu vērotāji te neviena nav. Zivju vērotāji ir daudz vairāk. Apsties tur sēž 1, 2, vismaz 4 zivju vērotāji un neviena putnu vērotāji, bet putni savukārt arī bez lielas vērošanas tepat apkārt lidinās un nokakājuši vismaz. Ne jau ezera dēļ uz Liepāju braucām. Te ir jūra, īsta jūra, nevis Rīgas līcis. Nes kā būs ar šito trolejbusu velosipēdu pa pludmales smiltīm? Oho, kas to būtu domājis? Iet tā, ka nemetās. Izrādās elektrība ļoti palīdz gāzēt pa smiltīm. Ja jau te ir jūra, te jābūt arī pludmales turismam. Izrādās, ir padomāts gan par tiem, kas mīl aktīvi atpūsties, gan par tiem, kam ir problēmas gan ar kustībām, gan ar redzi. Klau, tas plakātīši tāds tik bālās, nesteiksmīgās krāsās un burti tik ļoti nav domāts salasīšanai ar acu, tas laikam tiešām domāts tikai vājredzīgiem neredzīgiem, ja? Tikai vājredzīgiem neredzīgajiem. Bet šāda, kaut kur vēl tāds ir vispār šāda veida informācija viņiem? Man tā liekas, ka nav nekur uztaisīt tādu izmēģinājumu, lai darbotos, lai invalīdi tiek jūrā, izbaudīt, kā tas ir. Un labi, šitie ratiņi domāti? Tie tās tādi ļoti... Tie rati domāti tieši invalīdiem. Tas ir nevis redzes invalīdiem, bet... Jā, var arī redzes invalīdus un vispār invalīdiem. Viņu iesēdina krēslā, pieāķie klāt, pēc tā drošības ļoti. Un iebrauc jūrā līdz krūtīm, cik dziļi var. Šitas jau peld, viņš tā kā pontons. Tā kā pontons vilks visu. Cilvēks, kurš pats nevar aiziet peld, viņš ir pilnīgā laimē, viņš ir šitādi, kā saka, ielīst varnā, vai ne? Ļoti priecīgi bērni te bija peldēties, ļoti. Tagad jau vasara cauri, bet ļauds ar kustību traucējumiem var sev ieplānot nākamgad ceļojumu uz Liepāju ar visu peldēšanos. Mēs iesim paskatīt, ko pludmalē dara tie, kas ar vēju draudzējas. Ir vairākas vietas, kur pulcējas kaitotāji un surfotāji. Mēs apskatījām vienu, to, kas uz Lietuvas pusi no pilsētas centra. Viņi tā kā rūpējas par tiem, kas vēl nemāk ķert vēju. Piedalījāmies konkursā, nosponsorēja mums naudiņas un tā kā inventāri iepirkšanai. Un tālāk varam arī dot cilvēkiem, tā kā mēģināšanai, iemēģināšanai. Un tā nenozīmē, protams, ka tagad visi, kas dzirdējuši, uzreiz māks tā kā uz pludmali. Dodiet, mēs tā kā zinām, ka jums ir, bet tādā reālākā interesē tas viss varētu atspoguļot. Mēs tad dodam, mēģinam, ir interesi pie instruktoru darboties tālāk. Tas nebūs tā, ka tagad no A līdz Z mēs tagad visus ņemsim un mācīsim tā. Bet tas ir tāds atspējas, jā, no Elmas. Tas tā sēklē pirmo tādu vienu, kā saka, iesācēju būru pamēģināt. Jā. Izrādās, ka sociālajie tīkli ir daudz atsaucīgāk par jebkuru turismu informācijas centru. Saņemam tuvu pie 100 ieteikumiem, kur tad Liepājas centrā paēst, sākot ar kaut kādiem tā kā čeburekiem, tā kā lavašiem, tā kā cepelīniem kaut kur tur pie autoostas vai dzelzceļa. Tik tā negājām, bet no tiem visiem ļoti daudzajiem 10 ieteikumu. Protams, tas bija kādos lielveikalos, kur tur virtuve jauka, bet tā vide nevisai, un tad izkristalizējās, ka labākais ieteikums un tāds, var teikt, pārbaudītākā vieta – Pāsnieku māja. Te mēs arī esam. Ir tīri labi, tiešām laikam pārbaudītas vērtības, ir pārbaudītas vērtības, viss ir kārtībā. Man te bišķiņi ir kartupeļu pankūks ar sēnēm. Mēs gan iedomājamies, bija, ka sēnes, tas Latvijā rudenī varētu būt gailens vai baraviks, bet izrādās tie vienkārši ir klasiskie šampiņoni. Bet, lai vai kā, ir labi. Kamēr paēdām, diena galā. Kāda tad secinājuma? Liepāja ir liela, un te var atrast visu, ko.
prātīgi būtu braukt uz vairākām dienām. Pirmajā dienā, piemēram, kāds koncerts vai ziemā teātrs. Otrajā dienā lēnā garā pa pilsētu. Viesnīca un restorāna piedāvājums gana plašs. Ja ir žēl eksperimentēt, protams, labāk pameklējiet kā draugu vai paziņu padomus un ieteikumus par to, kur paēst vai kur pārnakšņot. Tā būs nedaudz vieglāk. Tā kā būsiet Liepājā, gan jau nebūs garlaicīgi.